Sveicināti! Mani sauc Rolands Zagorsks Rolands. Es esmu aktieris. Blakus apgūstu tādas profesijas kā režisors, gan teātra, gan daļai kino. Un vienmēr esmu bijis ārpus veidoto, te es domāju, ārpus teātra, kurā man bija līguma saistības. Esmu bijis producents. Tas ir meklējis naudiņu, lai varētu uzaicinātiem aktieriem un pārējiem personāžam, kas piedalās izrādēs vai kādās kino versijās vai video versijās, samaksāt par savu darbu. Bet stāsts ir par kaut ko citu. Jāni dēls, jādara tā, kā darījuši visi mūsu dzimtas dēli. Visi apņēmuši vecākiem tīkamas sievas. Tad es būšu pirmais, kas negribēs viņiem līdzināties. Puika! Kaimiņu pagasta Zaplīze ir tik strādīga. Tādu māju īpašnieku. Kur precēšanās vai nevien ir? Nē, un vēlreiz nē. Es saku, ka precēšos tikai aiz sirds vajadzības. Kam Jānim Zaplīzes manta, ja jums pašiem... Es negribu papildināt to pļunduru skaitu, kas bez mīlestības apreces, un tad pēc kāzām acis atvers, un tad viņi ir nelaimīgi. Stāsts ir par to, ka 70. un 80. gados, mēs pieņem pagājušā gadsimtā, Rīgas kinostudijā tika uzņemts, manuprāt, izcils kinofilms. Un savu stāstu es gribu sākt ar filmu, kas man kļuva par tādu, atslēgas lomu. Tā ir īsa pamācība mīlēšanā. Intuīcija man teica priekšā, ka šī būs mana tāda, teiksim, popularitātes vai teiksim, radošās izpausmes ziņā viena no interesantākajām lomām. Viļņa Jānis. Melnā bēdūdens, ar dziļu nopūtu un sāpīgu nošalkšanos. Tu klausies šīs dienas bēru zvanos, jo pārāk tuvu un pārāk griezīga tavai ausei ir bijusi nāves izskats šņāpaņa. Zaplīze. Tu šodien esi smuka. Dienas un asinis. Jā, visi dievu. Apēd kaut vienu māti cepto pīrāgu. Es iedzeršu uz tēva veselību. Es arī iedzeršu savās bērē. Tas bija kaut kas fenomenāls. Tā nozīmē, ka filmā salasījās absolūts toreiz kino veidotāju zvaigznājs. Šodien absolūti neapstrīdama izcilība komponists Raimonds Pauls. Mīļie puiši, labie puiši, apdomājiet jūs, kas ar jums pēc dažiem gadiem, kas ar jums tad būs. Neziņā jūs savu laiku mīļie pavadāt, kamēr beidzot saltais vecums toldzēdams ir klāt. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, cik tādi nu dien klāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, cik tādi nu dien klāmies. Iekrīt vaigi, nokrīt mati, pārda nosirmo, čun, čun, čurā mute velkas, kas vairs bučos to. Salta gulta cauri krakli, neties galds un augs, un kur eji meitas tevi līk muguri sauc. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, cik tādi nu dien klāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, cik tādi nu dien klāmies. Scenārija autors Arnolds Liniņš, tajā laikā Dailes teātra galvenais režisors.
režisors filmas Imants Krembergs, kas pirms tam bija režisors Dramatiskā teātrī Liepājā. Izcils operators savos spēka gados Ivars Seļeckis. Kostīmu mākslinieci Vičela Varslavāna. Starp citu, es esmu paķēris līdz lakatiņu. Viņai bija šausmīga tāda kāre uz vīriešiem. Lai gan viņai bija vīrs mākslinieks, arī ļoti skaists vīrietis, bet viņa tā būdama pati izcila sieviete, kāre met skatus arī uz citiem. Es to varu pateikt, jo viņa aizgājis mūžībā un arī viņas vīrs toreizējais. Un viņa mācēja apģērbt vieriešus aktierus, tā romantiski, tā, kā šodien saka, seksīgi, ja. Šito lakatiņu es viņai palūdzu, tu iedomā kaut ko no sevis, no filmas. Un es tāds lakatiņš, un viņi uztais tur tādu, saprot, uzliek tādu, Viļņi Jānim tur tam. Puika, vai tu esi galīgi dulls kļuvis? Tas dzirnānieks te visādi sūko, bet tu tikai pūt. Jāni! Vai tiešām tu nesaproti, ka līdz ko tev sirdī iemeties ķirmis, ir sākusies īstā mīlestība, Jāni? Vai tu neredzi, ka tas ilžuks tevi mīlē? Tāds uzreiz viņš tāds ir, ne? Lūk, aktieru sastāvs. Ja toreiz runājām par aktieriem, teiksim, kinoaktieriem, te jāatzīmē, ka ne visi aktieri, kas bija populāri un izcili Dramatiskā teātrī, kur aktieris kaldināja savu meistarību, ne visi tika aicināti filmēties, jo filmā vajadzēja īpašu organiku, tādu izpratni par to, kā kamera tev uztver, kā tu ar acīm, pasaka to lietas būtību, kā tu kusties kameras priekšā, jo kameras priekšā noteikti jākustās drusciņ līganāk, tā tālāk un tā tālāk. Nesākšu te analizēt aktieru meistarības pamats. Bet teātrī, tīpaši tajā laikā, vēl pastāvēja tās drusciņi tāds patosains, tāds galvenā vārda uzsvars. Katrai cibiņai savs vāciņš atronams. Jāmeklē, panāc šurp. Te man tāds sarkans papīrs gadījies, sarkanā pērve jau tagad esot bīstam, labāk, ka viņu aiznes. Nekliedz aizvien tik skaļi, tēvs. Alarne! Ja Dievs tā nebūtu gribējis, tad jau viņš nemaz man tos balsis nebūtu devis. Tu meties pakaļ, aizrauž kādu gabalu. Tu! Un, kā teica Alfreds Jaunšāns, valoda dalās valodas taktīs. Ja? Lūk, atgriezīšos pie aktieriem. Tātad Eduards Pāvuls. Silta sirds un roku darbi ir daudz vērtīgāk nekā ārējais izskats. Ne jau pūru dēļ precēšos. Labi. Uldis Pūcītis. Tētiņ! Jānīt! Nāc iekšā! Sēdi! Alīde atnesīs mums kapī, dikti jau gribās dzert. Viesis jau arī dzers! Sēdi! Tu nečiepst ar viņu runādam, viņš jau tikpat kā kurls. Jā, pasaulē tās pašas vecās lietas. Es nesākšu visus pēc kārtas uzskaitīt, jo citādi es kādu aizmirsīšu un kāds vēl dzīvi esošais varētu apvainoties. Bet, es domāju, ka mēs varam paskatīties kādu gabaliņu no šīs filmas un tad parunāsim tālāk.
kādu pazūs, ko, Aiz kursami drusku apmeklēja, tikko timtā neieskrēja. Kāds nars man tur braucot uz tirgu. Bija piesējis pirātiem svešu zirgu. Nemoli kardamai staigā. Man viņi patīk. Jāni, teicā. Nāc pazīlēšu, smukais Janskungs. Nāc pazīlēšu tev, dārgais. Tev 2 ceļi priekšā. Tu esi pa pareizo. Un tikai no paša gudrības, kas nāks caur tavu galvu. Tu savam gailītim, Janskungs mīļais, tīra zelta laktiņu rasi. O, Deivele, cilvēka mīļais, smuku mīlēsi, nabagu precēsi, bagāts kļūsi. Deivele, bagāts būsi. Kritikas vērtējums tajā laikā par šo filmu nebija viennozīmīgs. Viņu uzskatīja par tādu žanru sajaukumu, varbūt pārāk teatrālu priekš kino, bet man tajā laikā intuīcija teica priekšā, tas ir tas perfektais gājiens, ka žanrs var pāriet citā žanrā, ja tu izsaki to materiālu būtību, ja viņš nes to formas daudzkrāsainību. Un tā filma sadalījās 2 daļās. Viena daļa bija tāda realistiska, un otra bija teatrāla. Tā daļa, kurā bija atsevišķi numuri, ja? Iespraust. Tas tā kā Brehtam songi. Ja? Atsevišķi numuri, kas bija starp citu. Šos numurus Dejs iestudēja operas un baleta teātra galvenais horeogrāfs Lembergs. Savā nodabā ziedēja un gavilēja gaiss. Klusi sevi smējās nelabais. Ieklausies, Genoveva, es gribu būt tās nelabais. Nelabais, labu labais, tāds, kuru žēl ir projām laist. Paskaties, Genoveva, vai esmu esliks nelabais. Padoties, Genoveva, es esmu tās kā Elles skaists. Genoveva, Genoveva, smēj nelabais pie sevis. Genoveva, Genoveva, reiz nelabais uz tevi nelabi labais. Genoveva, Genoveva, smēj nelabais pie sevis. Genoveva, Genoveva, reiz nelabais uz tevi nelabi labais. Nelabais kā nolemts liktenis, Genovevai lēnām sakās klāt. Un uzliesmoja sirds, un tās visnu abiem acis mirt. Ieklausies, Genoveva, es gribu būt tās nelabais. Nelabais, labu labais, tāds, kuru žēl ir projām laist. Paskaties, Genoveva, vai esmu esliks nelabais. Padodies, Genoveva, es esmu tāds kā Elles skaists. Un piedalījies baleta solisti tajos numuros. Vatsakot, tas profesionālisms, kas tur bija, uz to laiku, protams, kāds mums tur bija, tā kapacitāte bija ļoti augsts. Un vēl viens interesants moments. Šie numuri, atsevišķie deju numuri, bija uzņemti uz fona tāda pilnīga balta, un tas nebija radīts speciāli šai filmai. Viņš bija palicis kino paviljonā lielākajā no filmas, ko uzņēma Rolands Kalniņš Piejūras klimats. Bet šo filmu atrada par, politiski nevēlamu toreizējā Maskavas kritika, un viņa aiztaisīja ciet. Bet dekorācija palika. Un Dailes Rožlapa, kas bija šīs filmas, arī izcilība, ieteica
visus šos numurus uzfilmēt uz šī baltā fona, kur debesis un zeme, un, protams, prospekts, viss, kā saka, vienā bija tādā visumā, tīrā, gaišā. Lūk, man vienmēr pēc tam līdzies, ka vislabākais žanrs ir eklektika. Nu, protams, tādā ļoti skaistā sabalansējumā. Paskatīsimies vēl vienu fragmentu. Paldies par šīs reizes izpalīdzēšanu. Tas jau ir sīkums. Pagaidām. Atvainojiet par kavējumu un ar to dieviņu. Es esmu nabaks, vecs puisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz parecības jau pārlaidis, smags liktenis man ir žņauds. Es precēju drīz šeit, drīz tur, pēc sievas lūkodams. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Šī mana dzīve bēdīgā, man īstā draudzenē. Un cieta gulta otrajā, man īstā biedrenē. Un kas man sāpes prieku dar, to viņām stāstu gan. Tās allaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar mani. Tās allaž mani saprast var, tā šķīkst un raud ar mani. Filmas uzņemšana pagāja tādā ļoti brīvā, atvieglotā atmosfērā, jo visi mēs bijām tādi mazliet, teiksim, līderīgi. Katrā gadījumā mēs runājam par tiem vīriešiem, kas piedalījās šajā filmā, aktieriem. Reiz man viena kritiķa teica, bet kāpēc jūs aktieri tomēr tik daudz dzerat? Es saku, ne daudz, ne maz, bet tu man parādi vienu aktieri, tādu izcilību, kas būtu kādā no teātriem strādāt, ja, kurš nemaz nedzertu. Un viņi ilgi domāja, ilgi. Un laikam vienīgais, ko viņa varēja nosaukt, tas bija Jānis Kubilis. Bet pārējie, sabiedrība jau zināja, ja? Kā saka, iešņavoja padrusciņai. Un šajā filmā ar šo, kā saka, netikumu, ja priekšaktiera, ziniet, lai atbrīvotos, kādreiz ir vajadzīgs mazs mēriņš. Ne jau filmēšanas laikā, bet vai pirms, vai pēcāk, lai tu noņemtu to stresu, to iekšējā organismu sabangotību, ja? Toreiz vismaz nebija populārs, kā šodien tur meditācijas un tā tālāk, bet ko aktieris var daudz tur, pa kuru laiku viņš var tur meditēt, ja viņam ir no rīta mēģinājums, vakarā izrādes un starp izrādēm televīzija, radio, ja viņš ir noslogots. Es izstāstīšu tikai vienu gadījumu. Imants Krembergs, uzņēmis vairākus krūts, filmējam lieldienu skatu, tur Krimulda augšā, šūpols. Labadiena! Sveicināti! Paglau, Gust! Vaļau saimniec izšūpot! Pietur! Tā? Tā? Hop!
Jāni, stāv zemē! Mums ar tikt gribās! Gribās! Kas? Nekas. Slikti? Paldies par šūpojienu. Lūdzu. Un filmas direktors aizrāda viņam, ka, ir par daudz. Nevarēsim turpināt. Viņš apvainojies. Es kā šodien redzu to skatu, viņš iet pa kalnu lejā, tāda zaļa pļāva, vai sāk aiziet meža virzienā. Mākslinieks kā padomu nolēma, ka Krembergs ir jāatstādina no filmas uzņemšanas. Un mēs braucam manā sarkanā žigulītī, Pūcīts, Pāvuls un es, un sakam, ja Krembergu atstādinās, mēs arī atsakamies no savām lomām. Skaidri zinādām, ka filma jau bija pusceļā. Jā, 2/3 tās bija milzīgi izdevumi, milzīgas naudas jau ielikts iekšā, un neviens nepieņems mūsu, atteikumu. Un, protams, kā Krembergu atstāja šai filmēšanā. Un vēl viens būtisks arguments bija, ka nākamo režisoru, ko piedāvāja, bija Gunārs Piesis. Bet tā kā Gunārs Piesis bija mums visiem pazīstams gejs, ko toreiz tajā laikā neizpauda un oficiāli netika atzīts tas, bet mēs, ja Gunārs vēl nāk šito filmu, tad točni mēs atsakamies. Līziņa, labdien! Kur Ilze? Mājā. Ko viņa dara? Raud. Par ko? Es nezinu. Kāda sērga tad jums uznākusi? Krogojas satika vēju. Un tas jums atnesa lietu? Nē, viņš mums atnesa ziņu, ka viņa meita Alīda drīz deršot kāzas. Un kāpēc jums par to būtu jānoskumst? Alīdu apskaužat? Vai jums var tā kā negribētos dzert kāzu? Tas ir par traku. Jūs te nākat gandrīz ikdienas sagrozat manai māsai galvu, kad esat jau citai brūgans. Tas nemaz nav glīti. Un tad jūs smejaties par manām ērrastībām un mācas žēlabām. Man nemaz nav nācis prātā ar jums jokot. No Alīdas nekā nezinu. Viss, ko es zinu, ir tas, kā ar Ilzi drīz dzerš kāzas. Ko tu skaties? Pratīsies, astās mūs viens? Jeb grib dzirdēt, kā es Ilzi uzrunāju? Es tā esmu dzirdējis, ka tu jau sen esi apņēmusies nākt uz manām mājām par saimnieci. Nebūsies par šito brīdi citādi apdomājusies. Tad viss par to Alīdim nav taisnība. Nē. Es tev nopietni gribu vaicāt. Vai es tev varmaz drusciņu patīku? Kā lai es kliedzu, ka es tevi mīlēju? Es jau tāpat dzirdu. Tu nu pats sacīji, kā lai es kliedzu, ka tevi mīlēju. Tu dzirdi? Tu dzirdi? Jā. Tad jau tā brīnuma zālīte. Tu viņu esi atradis? Jā. Kur tad? Tavā sirdī. Katram mākslas darbam, un tā skaitā arī kino, ir jānes kaut kāda idejiska slodze. Ja? Mēs vienmēr jautājam sev, es vismaz jautāju sev, ja es pie kādas lomas strādāju, ko tu dari, kāpēc tu to dari vai spēlē. Un trešais jautājums, kā? Es domāju, īsta pamācība mīlēšanā ir fenomenāli ar to, ka šeit šis nacionālis jautājums, šis nacionāli patriotiskais, šī mūsu identitāte latviskā, viņš jau šo vieglo formu perfekti uzrunā, man liekas, publiku. Vismaz man, skatoties viņu. Sakne, Blaumanis, ja? Mūsu latviešu Šekspīrs. Un arī, es domāju, te jāteic tas viss katra atsevišķā aktiera, režisora, scenogrāfa un komponista. Lūk, šīs latviskās identitātes izpratne
un tā dziļi, dvēseliski izprasta, un perfektā formā pasniegta.